stereotipiem un klausījās podcastu Stereotips. Čau! Čauņi. 26. epizode, 6. mājas. Jā, es vēl neesmu pamodies. Jā, tas Samiegojies. Tas jau tā kā veciem cilvēkiem no lietas droši vien. Jā, es nesākšu stāstīt par savu muguras sāpēm tagad. Jā, bet laiks mūs nelutina vairāk. Labi, ka bija vismaz tās. Tagad 3. brīvdiena sanāk. Pirmdiena šodien ir. 3. piekdiena. Ne, piekdiena darbs, sestdienas. Sestdien, svētdien, pirmdiena. Jā. Un vēl bija 1. mājas. Jā, 1. Darba svētki. Darba svētki. Trešdiena laikam bija, jā. Ko darīja trešdien? Trešdien mēs ar Copis kolēģi braucam copēt. Visu dienu nocpējām. Cikos? Apdedzis vēl visu sarkans. Jā. Cikos te jūs izbraucāt no rīta? Mēs? Vai nebija no rīta agreiz? Pēc kādiem, pēc 10 bijām pie ūdens, un tas jau ļoti vēl skaitās. Jā. Tur pirmie jau atbrīvoja jums vietas. Bet sanāk, ka mēs braucām copēt, trešdienā sanāk 1. maijs, un tad var copēt no laivām un ar spinningu sanāk. Tā kā sezona atklājās. Jā, un tad jau tur visi kā traki mētāja. Bet mēs ar Arti uz gruntenēm. No krastiņa. Jā, tad tur viss bija brīvs. Jā, bija laba cope. Pirmā reize noķēru līdeku savā dzīvē. Bet kā jūs izmēru pārbaudat? Tur ir kaut kāds... Jā, tā kā no 50 centimetriem var ņemt, cik mēs saprotam internetā. Palaid vaļā. Bet tas, bija forši dzīvē. Pirmā līdeka ir, krustiņš ir tagad. Bet pagaid, ar ko tu viņu noķēri? Grunteni. Līdeku. Jā. Kas tu bija gruntenē virsū? Iemet grunteni, ko mēs tur salikām, to feederu barību vienkārši tajā barotavā. Un sliekas, vienkārši valkot ārā, man liekas, bija maza ziltiņa būt sopāji. Tā kā uz dzīvo netīši. Jā, un dzīvo paķēra. Bet kolēģis noķēra 2 līdekas pēc tam nākošajā copē ar grunteni. Bet, gruntenis strādā kā spinnings arī sanāk. Jo tu jau viņu velc un viņu ieraug. Jā. Man asociējās tas, tā grunteni drīzāk ar kaut kādu vārdu vai kaut ko viņi sadomājās, varbūt kaut ko tādu. Varbūt. Jā, un paķēra arī kolēģiem 2 līdekas trāpījās. Bet tai pašā reizē, jā? Nē, nākošā copē, ka mēs bijām. Diezgan interesanti, jā. Jā, un tā kā mēs sezonu esam labi atklājuši, tādu pamatīgi iesākuši. Jā. Vēl kas tur bija uz gruntens? Brexits kolēģi bija samērā liels, tāds smuks riktīgi. Ka parasti šitāds rādīja. Varētu būt arī šitāds. Bet ļoti labi, jā. Tā kā kaut kāda asarīša, man arī kaut kāds tur mazais Brexits gadījās. Vai plicis, vai pašlaik viņi visi vienādi liekas. Tagad jau var, tu taču var paņemt, ir kaut kāds tas... Es nezinu, vai iPhone'am arī ir kaut kā, bet es zinu, ka ir tā aplikācija Google Lens. Tu paņem, nofočē viņu, atver to aplikāciju, nofočē jebko, viņš tev internetā sameklē, kas tas ir pēc bildes. Okay, jā. Jā, bet tagad jau jātaisās copēt uz ilgāku laiku un būtu uz kādu jau nakts copi taisīties. Ko naktī? Visu kaut ko, Tagad, laikam, arī zandarti pēc māja var ķert, laikam, tagad liegums viņiem ir. Nezinu, es izvilktu, viņa būtu droši vien tāda pati kā karūs, tikai lielāka. Man liekas, ka zandarts ir tās jau plēsējas arī tās bišķi jau varās šķirt, tāds, cik es zinu. Un tad, nezinu, pa dienu saķers, kas ķersies, un te jau pa nakti kaut kādu uz to nakts āķi kaut kā. Pareizi. Kaut ko dzīvo, kaut kādas gabaliņas, vēl kaut kādu samu kaut kā. Kaut kā, vēži jau nav Daugavā, man liekas, ne? Tas jau var kaut kā pa nakti tur ķeres. Nezinu, tagad var ķert vispār. Cik tālu es vēl neesmu ticis, bet okei. Uz vēžo. Forši. Tas bija 1. mājas. Jā, mēs iesākām ar copīti. Ko tu? Es biju pirmajā, aizbraucām ar lielāko vecāko meitu uz vasarnīcu. Tur kaut kādus darbus pirms sezonu atklāja šogad. Kā tur ir? Noņēma slēdžus. Mājai vēl bija palikuši vienā pusē, lai iet iekšā siltumiņš, saulīt iespīd. Un tā silts bija diezgan forši, bija papļāvu zāli. Bet tur man tas dārs tāds tā kā māja kalnā, un tas dārs iet uz leju, tur, kur jau zemāks, tur vēl es gāju krokšiem un šūtne ūdens vēl spēlās iekšā, bet augšā bija forši tāds nopļauts, cik varēja vēl jau. Un apgriezt dzīvu žogu, protams, ka maika nost. Mauc tur tādu aizvēš, apcirpa to vēl. Un aizvilkām līdz jūrē vēl bišķiņu apskatīties, pastaigāt, pasēdēt smiltīs.
Bet tur ar tādu dīvainu tu aizēji, kā tur pāri malā, uz maliņa, tā kā pludmalē, tur tāds koks tā foršē, piemetīsimies te. Tur visi pludmali, tur kāds vēl peldās pat. Viss tāds patukšs, un tur, protams, kā nākamajā oreka koks tev metru blakus, tur jau nokrīt vienkārši. Tā dīvaini, un tad jāost kaut kādas drogu smaržas, vai ne? Tu it kā tur nu labi, tas tā, bet bijām, aizbraukuši. Bija forši. Puķis jau, tur tulpes jau bija ritīgi, jau gandrīz pārziedējuši, tad tāda piesaulītē tā forši bija. Jā, tulpes mums arī laukumājās persītais arī viss jau pārziedējuši tādas vecas jau. Jo sievas tās teica, viņš tur atbrauc pirms pāris dienām, bija pirmdienu laikam bijis, vai kad viņš saka, tur čutne vēl sniegs bija, vēl tur tās tulpes, bet nebija pumpuros, atbrauc 2-3 dienas vēlāk, jau ritīgi vaļā, viss jau tur aiziet. Tā kā tā, bišķiņu apgriezām, aizvedām uz Rīgu ar ielika vāzē. Nu, forši. Lūk, tā mums gāja. Ko par šitām brīvdienām padarīja? Es neatceros. Neatceries. Man tā uzprasīja. Jāiet pēc, ka mēs bijām aizgājuši uz šito te, uz Moču atklāšanas sezonu. Aprīlis bija 27. laikam bija tur sestdiena. Jā, mēs tieši ar Līvu arī braucām uz Rīgu. Viņai bija haltūra. Un tad viņi kā traki tur ārdījās pa visu. Viņi no Mols, laikam. No Mola brauca vienos, izbrauca no Mola, tad pa to pāri tam dienvidu tiltam iespējams, un tad pa Mūksalas ielu, un tad uz tos Pilvas lidost tur projām tur pulcēties. Jā. Šogad kaut kā baigi ilgi brauc, es skatījos salīdzinoši ar pagājušu gadu laikam, tur brauc kaut kāds 20 minūtes bišķiņi, kaut kāds 25 varbūt gar manīm tur, un šogad bija kaut kāds 40 minūtes. Divreiz vairāk viņi? Nezinu, no sākuma viņi brauc tā forši pa savu joslu, labo joslu, tur satiksme tāpat bija slēgta, bet pēc tam laikam viņiem apnika, viņi baigi daudz bija, un tad jau pa abām 4 rindās brauc, baigi daudz bija. Tie negodīgie. Jā, jo nu jā, viņi tur brauc, ko es kaut ko gribēju teikt, es aizmirsu. Mēs stāvējām tur pie akmens tilta tieši tur, kur tas tunels ir. Mēs augšā stāvējām. Tur, protams, ka visiem vajag iekšā uzgāzēt tā ritīgi, jo viņš tā atskan un tad jau, ritīgi tur sagāzēt. Bet bija bišķiņ tāds vējiņš un nebija tie dūmi nesastājās. Citreiz tur tādi ir bijuši, ka tur nav ko elpot, tur viss zils ir pēc tam, viss drēbes tev savilkušās pēc tiem očiem, bet šogad bija tāds vējiņš, viņš forši izveidināja tāds interesants pasākums. Ko novēlēsim, brauciet prātīgi, netaisiet mums varoņus. Nolieciet tiesības. Tiem, kam nav, mums jau tur bija gadījums, pāris nedēļas atpakaļ uz akmens tiltu. Jā, kurš ielidoja. Neveiksmīgi. Sanāca viņam. Nesagāja. Bet tas jau katru gadu tas tāds. Pēc ziemas parādās pāris. Bīstams hobijs ir. Tāda izklaide vai hobijs kā kuram, ne? Tad šitajās brīvdienās, nezinu, šodien vēl brīvdienu mēs ierakstām podcastu ar Matīs pirmdienā. jā, pēc ilgiem laikiem mums tagad tāda. Jā, sanāk bišķiņ retāk, bet kā ir tā, ņemat pa labu. Vismaz ir ko parunāt. Vakardien pa parku novazājām, bet arī jau bija tāds jau vilkās pelēkais un tāds Latvijas vasara iestājās. Jā. Ne tā karsts, bet pirms tam mēs arī... arī bijām ārā. Turpat ap māju nekur nebraucām īsti šitajās nosacīt garajās brīvdienās. Tāpat tās jūnijā būs sākumā atvaļinājums te jau. Te jau gazīs, jā. Tā jau kaut kur aizbrauks kādu lauku pusi vai ko. Forši. Bērniem jau jāredz, kā laukos dzīvo. Jā. Nevajag tikai par Rīgu ņemties. Ko mēs varētu padiskutēt? Mums bija Aināra jautājums bija no Facebookā, viņš mums ierakstīja. Ne tā jautājums, bet diskusija, cik es sapratu, bet mums nav internets, laikam nevienam tagad ieslēgts. Bet cik es sapratu, tur bija tās jautājums tāds, vai ir kaut kāda atšķirība par mūziku ir runa par tiem failiem, failu formātiem, tur FLAC, MP3, kas tur vēl visi tie visi, vai ir kaut kāda atšķirība? Ir. Viss ir. Ainār, ir. Jautājums ir atbildēts, jā. Ir atšķirība. Jā. Tikai kurā brīdī viņi ir droši vien. Kurā brīdī?
Es pašlaik klausos Flacā. Viņš skaitās Flacā. Un ir no MP3 baigās šķirība. Nu, man tā liekas vismaz pagaidām. Bet tas ir jautājums, ar ko tu klausies? Kā tu klausies to FLAC failu? Uz parastām Bluetooth austiņām un ar vadu. Bet kas ir tas avots, no kā viņš nāk ārā? Tas signāls, dators, iPhones. Es iPhone'ā nekad neesmu klausies kaut kādu, tādu kā iPhone izmantojis, kā playeri es neesmu. Nē, tu esi jau tur dziļi iekšā tajā mūzikas pasaulē. Tas ir dziļi. Bet tu iekopē tā kā tos failus iPhone'ā? FLAC failus, mūzikas failus. Nē, es klausos no Apple Music. Viņus var lejupielādēt kā FLAC vai klausīties streamingā. Un kad ir labāk caur Bluetooth austiņām? Caur vadu. Ar Bluetooth austiņām es neesmu testējis, bet nevajadzētu baigai atšķirībai būt starp MP3 un FLAC, vai ne? Bluetooth austiņām ir skaļāk bišķiņ, ka FLAC ieslēdzās. Tas ir vienīgais, kas varētu būt. Bet arī visticamāk, ka ne visi faili. Tos, kur piedāvā, kā ielādēt. Visi, piemēram, kaut kāds albums var būt tur divi augstākā izšķirtspējā dziesmas un pārējās ir parastās MP3. Un tur jāskatās. Jā. Bet ar to Bluetooth nejūt, tāpēc, ka viņam jau ir pašam akal vēl savs tas kodeks, kas tā kā, tev, piemēram, nāk signāls no iPhone uz austiņām, un tas Bluetooth signāls, viņš jau kaut kādā tur, no iPhone'am ir tas AAC formāts, vai ne? Viņš jau viņu sakompresē telefonā, aizsūta uz telefonu, uz austiņām un atkompresē, bet tas jau viss, tas jau ir tas AAC formāts, jo viņš jau nepārraida tur. It kā jau viņš skaitās kaut kāds droši vien tur augstas izšķirtspējas, tas AAC plus mīnus, bet tas tāpat tāds. Jā, bet uz austiņām ar vadu ļoti jūtams starp MP3 un FLAC, piemēram. Jā, jo viņš jau nav tik daudz sakompresēts, tas fails. Jā. Bet arī, lai justu to atšķirību, jā. Tas jautājums tāds baigi. Piemēram, mēs arī klausījāmies darbā, tā kā uz Bluetooth to skaļu. Un kolēģi saka, ka griež ausīs, piemēram, FLAC un kaut kāds tā, kad viņam nepatīk, viņam patīk tas bass. Varētu, es nezinu, pēc man teorētiski liekas tā ir tāds, tie nosacīti tie švakie skaļruņi, kas tur maksā tur 100 eiro, 50 līdz 200 kaut vai, tāda GBL tur vispār, vienalga, kurš ražotājs, tur vispār nevajadzētu just baigo atšķirību. Bet es nezinu, jebkurā gadījumā tu jūti, ka tev ir MP3, tie Apple Musicā, un kad viņš pārslēdzās, tad jau ir jūtams uzreiz tas tā pārēja. Tas faili, labi, ka es viņus klausos uz, tā kā, kas viņš skaitās, players, Atskaņotājs. Playerīts, vienkārši, ko tu iebāz kabatā un klausies tādu, jo tur ir atkal tas viss ir savādāk, jo tur ir iekšā rēķini, tev ir citi tie DAC čipi saucamie. Tas ir digitālo signālu pārvērš uz analogo, vai ne? Tur viņi ir pat 2 iekšā, kam ir 4, tur vēl ir pastiprinātāji signāli. Tad tu jūti tā kā to visu, un ar vada austiņām, protams. Tad tu jūti, ka viņu, jo, iPhone, es pieņemu, viņš var viņu attaisīt to FLAC failu, viņš māk vai ne, bet, tev jau nav dzelzes atbilstoši, lai viņš tā kā viņa tā forši vēl tā kā attaisīt vaļā un pārsūtīt. Bet ar parastām austiņām Bluetooth vai vadu tu vari dabūt ārā FLAC, jā. Nē, tur problēma nav, bet viņš, pareizi tu pateici, viņš var dabūt, bet viņš nevar viņu dabūt tā forši atvērt vaļā. Bet, ja tu gribi tā kā vairāk, tu vari pieslēgt tā kā to pārveidotāju pie, tā paša iPhone, un tad viņš var pārtaisīt un dabūt vēl. Tas DAX ārējais. Augstākā izšķirtspējā viņš piedāvā. Tas signāla pārveidotājs un vēl viņam iebūvēts tur austiņu pastiprinātājs vai no Bluetooth kaut ko tādu. Tad viņš ir skan vēl, man liekas, labāk. Man nav bijusi. Tos 24 vai 96. Jā, 24 bija tur tie 96 Hz vai 192 vienalga, cik tur. Bet
Man nav bijusi darīšana tāda, bet es pieļauju, ka viņš skanēs vēl tīrāk, tu dabūsi vēl lielāku to atšķirību. Bet ja piemēram, vai es kādam tur tagad teiktu, ka jā, tas ir tik krūta, ka tur, jā, tas ir krūta, bet tad tev ir jādabū tie flag faili tai mūzikai, kura tev patīk. Ne visai mūzikai viņi arī ir. Un tas ir tāds vairāk tā kā hobijs būtu. Ja tev tas interesē un tev, kā saka, patīk tas nosacīt, var pat teikt, čakars vai ne, tad jā, tad tas ir tā vērts, ka tu vari dabūt. Viņi, protams, aizņem atkal vairāk vietu. Daudz. Ja tur MP3 vidēji aizņem kaut kādu, tur, labi, kaut vai 5, 4, 6 megabaiti tā dziesma, vai ne? Maks līdz 8. Tad tur jābūt garai dziesmai. Droši vien kaut kādai tur jau, nezinu, 9 minūtes, 8, 7 vienalga. Bet tie fleki jau aizņem tur kaut kādu 20 līdz 30 megabaiti, pat 41 dziesma. Tas viss tāds pakāpeniski. Pakārtots, nevis pakāpeniski. Tur jau vairāk tu gribi dabūt, jo tev vajag dārgāku tehniku. Tas jau tā kā ar visu. Es klausos to playeri un tad es jūtu atšķirību. Bet tad atkal tas nav varbūt tik ērti. Tev atkal jāņem līdz speciāli players. Tur austiņas kaut kur jāliek, tad tev jālādē. Tas players ir vēl, Ja tu esi ieinteresēts tajā mūzikā, jā, bet atkal no otras puses tādai latviešu mūzikai, piemēram, nav nemaz tās augstās izšķirtspējas, tie flag faili. Kā Reinikam nav? Es nepārbaudu. Lauri, piedod. Kā es pārbaudīšu, jo nav īsti viņiem piedāvājumā. Protams, kaut kam ir, kaut kam nav, bet atkal ir, tur jau, lai tu dabūtu tos labos failus, atkal var pirkt albumus digitāli, bet viņi atkal maksās dārgāk. Tev katrs albums maksās tur 20 plus eiro par 40. Tur, jā, bet tev būs atkal pievienotā vērtība, tā, ka tu nopērci par 20 un tu klausies. Un tur... Protams, par to jau nav runa, bet es informēju klausītāju, ka tas nebūs tā, ka tu paņemsi tur kaut kādas austiņas it kā tur un tad tev torrentos novilks viņš. Pa torrentiem es gribēju teikt, bet problēma ir atkal torrentos. Jā, tur ir flag faili baigi daudz, bet nākamais līmenis ir atkal tie DSD faili vai DSF, kas ir tā kā jau tur masters gandrīz, vai, kas ir ierakstīts no studijas. Viņus ieraksta pat speciālās studijās, tur kaut kur Zviedrijā ir viena studija, kaut kur, viss kaut kur ir, bet viņus tā kā ieraksta tur speciālas kompānijas, tur, ar to visu aprīkojumu, ritīgo, bet, bet, lai tu tādu, failu dabūtu, tev viņš nebūs tur jebkurai grupai pilnībā, kas tur, jebko tu tur klausies vienalga, jo tādi faili ir vairāk tādiem visādām klasiskām mūzikām, tur visādiem soul māksliniekiem, ne tikai, vairāk tiem, visādiem ar dzīviem instrumentiem, kur spēlē. Jā. Bet arī, tas ir tā kā, es pielīdzināšu tā kā, nezinu, visam, ko tu dari, tas tāds ļoti, tas ir process. Process un hobijs tāds. Jā. Tad jā, bet, es saku, no ielas tur iet ņemt, tas, zin kā, vienā brīdī liksies baigi forši, bet tad apniks un noliks malā un... Piemēram, citreiz gribās tā, ka tu uzliec vienkārši austiņas, tas MP3 vienalga, to galvenais tā dziesma, lai ir. Jā. Un visu to var darīt lietas, bet rēķini tev vajag telefonu, tev vajag to atkodātā ierīci. Austiņas, to visu iemest. Tad... Tur vēl kaut kādu atmiņu. Tu jau vari iPhone'am tur nopirksi ar tur 128 gigabaita atmiņu, kuram nevar ielikt atmiņas kārtu. Tu redzēsi, cik viņš ļoti, ļoti ātri uzpildīsies ar to mūziku. Tev visu jādabā kabatā, un tad tu vari iet kaut ko darīt. Tas arī nav baigi ārti. Jā, tas tāds. Bet atkal, piemēram, ja tu klausies MP3 failu, kaut vai tos 320 saucamo, augstākais, kas viņam ir izšķirtspēja, uz labas tehnikas, tad tu jūti īstenībā, cik viņš ir vājš tāds. Jā, tāds. Un, piemēram, kaut kādus 128, kas tur tie kilobaitīgo, tad vispār tur ir. Tu vari dzirdēt, cik slikti tas skan īstenībā. Jā. Bet atkal uz dārgām Sony austiņām skan it kā normāli. Skan skaļi. Skaļi un normāli. Tā, ka, tu baigi, nezinu. Tas ir tāds. Ja tu neiedziļinies un nemeklē to visu, tu nemaz īsti tā vari nesadzirdēt to atšķirību. Protams, ir tā instrumentu atdalīšana tiem flag failiem, bet ja tu vienkārši ej savās ikdienas gaitās, brauc vilcienā vai staigā pa ielu, tad tas nav vajag tā īsti nedabūsi. Jo, piemēram,
tas, ka tu, piemēram, tev mājās ir tur kaut kāds, es pat nezinu, tur kaut kādi tie, visi tie daki vai kas. Ja tu gribi mājās klausīties, tev vajag, tu nedzirdēsi to atšķirību arī īsti uz kaut kādām tur parastām tādām tumbām, kaut kādām, vienalga, tur, kas tur ir tās plasmasnieces pārsvarā. Visām detaļām jābūt ļoti labas kvalitātes un visam pārdomātam, lai iet kopā. Tādā ziņā. Vai ir, es nezinu, tiem, kam interesē, tiem, protams, kas ir mūzikā, kam patīk klausīties mūziku, droši vien, ka viņiem jau ir vērts. Nē, kā visiem hobijiem, ja tev patīk, tas ievelk, tu jau interesējies un... Bet atšķirību var dzirdēt, vai ne? Var. Ja tas ir tas galvenais jautājums, tad var atšķirību. Ritīgi detaļās tur nav, tur matus skaldīt. Tad jau tāda atnāks, te viens džeks pateiks, es pat dzirdu, kā šitais vats skan savādāk no tā vāda, kad es samainu tur, tur aiziet jau kaut kādās. Un tu liksies, ka viņš ir pasis kaut kas jau no kārtībā. Bet es dzirdu, jo tur nav skābeklis tajā vadā. Tā kā, katram. Bet... man pat īsti grūti būtu iedomāties, ka es sēžu kaut kur mājās un tikai klausos mūziku un tur... Netek. Tu uzliec, tas pat vispār tagad vai atver Spotify vai YouTube, tu vienkārši uzliec. Tu jau nesēdi konstanti pretī tām tumbām, neanalizē kaut ko un neklausies, tu uzliec, lai tev vienkārši skan tev tā dziesma patīk un viss ir baigi forši. Vai ne? Vēl jau arī ir tas aspekts, ka, piemēram, pat tu nopērci kaut vai 2 austiņas, ar vādu kaut kādas tādas ausīs liekamās, kaut vai pa 50 eiro, tu nopirksi 2 dažādas, viņas arī skanēs jau savādāk. Tas jau arī ir, visi posmi jāņem ķēdē ir tā kā kopā, jo šitai vairāk basi, viņš tur teica, ka tur skaidrāks kaut kas. Varbūt tās austiņas pašas pa sevi jau neskan kaut kā skaidri vai tā, jo viņām jau katrām arī viņas ir tā kā noskaņotas, var teikt, jau tajā ražotnē viņas tā kā uzķūnē, ieķūnē. Jā, kaut kāds noskaņo, tas diapazons, kurā viņas skan. Jā. Bet tas jau tāpat var atšķirties bišķiņ kaut kas. Jā, protams, tas jau viss ir katrs. Viens saka, šitam playerim ir tādi, tur tie čipi iekšā, tie konverteri un pastiprinātāji un opampi, un šitam ir tādi. Tas arī maina skaņu. Tas maina, kā viņi skanēs. Tur nejutīs varbūt tik drastiski, bet tu jutīs atšķirību, ja tev viņi būs abi blakus vai kaut kā, patestēs vienu, otru, bišķi paklausīsies. Bet to var just tikai tad, ja tu kaut kādu ilgāku laiku jau tur klausies, tā kā, nezinu, pāris mēnešus, tur nedēļas, tā kā, ja tev tāda trenētāka auss ir, šitais skan tur kaut kā augstāk, šitais ir siltāk, nav tās augšas varbūt tik daudz. Tur visādi sīkumi vienkārši, kurus var meklēt un klausīties. Bet praktiski jau svarīgākais ir klausīties un izbaudīt to mūziku, kas tev patīk un miers un Dievs. Jā. Jā. Tas tāds plašs un diskutabls tas jautājums. Jo vairāk cilvēki, jo vairāk domas vienkārši. Jā. Tā kā par to, es domāju, ka mēs varam par to vairāk slēgt ciet, kā saka šo tēmu. Vai tev ir kaut kas piebilstams vēl? Nē, es esmu no Spotify pārgājis uz Apple Music, esmu apmierināts. Jā. Un es kaut ko esmu domājis par kaut kādu to dekoderu vai ko, bet es, lai varētu pieslēgt. Bet tas ir pārāk liels manai dzīvei, manai tai rutīnai, ko es daru. Vai tev būs laiks viņu klausīties? Tu nopirks pāris nedēļas, tur dienas paklausīsies, pēc tam tev nebūs laiks tā kā piesēsties. Jā, tāpat es klausīšos tajās Bluetooth austiņās kaut ko darot. Jo viņas tev būs par rokai, viss. Tas ir tāpat kā labākā kamera, piemēram, ir tā, kura tev tagad ir līdzi no telefons. Tā kā, tas tāds. Tur ļoti jāizdomājās un tad jānobriest tam visam ir. Starp citu, pa tiem torrentiem runājot, tur jau ir tā, ka, piemēram, tos failus labākā skaņa visi tur, kas tur tie audiofīli, visi, jo tas ir plate vai ne? Tā runā vai ne, ka platē. Un tad viņi ņem tās plates, viņi tur, un tad pārveido to signālu plates no analogā uz digitālo, un tad tur saraksts vesels ir
kāds tur pastiprinātājs bija tajā brīdī, tur galviņa, tur tas daks kāds bija, kas tur kādi kabeļi lietoti, kāds tur elektrības gandrīz, vai tas pievads bija no kurienes, un tad viņiem it kā ir tas DSD fails, bet nu, tas jau nav īsti, tas jau nav ierakstīts studijā, tas tev mājās apstākļos, tu viņa šis pārkonvertējis no platas. Pārrakstīs, tas sanāk tā kā kādreiz no kastes. Digitalizējis praktiski, var teikt tā. Jā. Jo tas jau tas nav oriģinālais. Tas tāpat kā no video kasetes apmēram pārrakstīt kompī, tā kā arī digitalizēt un skatīties. O, reku labākais. Kādi Rembo rekordi 240p. Vai kādreiz, kad cilvēki tagad klausījās platis un nopirka kaut kādu lētāko plašu atskaņotāju, tad teica, o jā, šī kvalitāte laba. Bet vai tu kādreiz skatījies, kāds tur kaut kādas radiotehnikas galviņas, tur SSSR ražojumi visādi, taču nauga bija visiem. Uzliec to plati un visu pa laikam ar to pirkstu notīri galviņai putekļus, izrauj ārā un visu un klausies. Es starp citu zināju, kad, piemēram, platēm, viņa ir apaļa vai ne, liela, un ārmalās rakstīja tās dziesmas, kuras skaitījās it kā labākās, un tur kaut kādi hīti un grāvēji. Tāpēc, ka vairāk bija vietas? Jā, viņai vairāk tas diapazons, dinamiskais diapazons bija vairāk. Un iekšā sanāk, ka tad... Tad tādas nepārāk populāras rakstīja iekšpusē, jo tur mazāk vieta, un tad viņai sanāk, ka viņa nav tik dinamiska, ka tur var būt. Tā dziesma neizklausās, bet vai mēs to, es nezinu, vai tam varētu dzirdēt, bet tāda teorija un praksa visticamāk arī bija, bet man nav plašinieks. Gan jā, arī tur jau bija speciāli jāsteist skaņu platē, arī tur atšķirās, kā tur laikam viņi rakstīja. Jā, tas miks laikam. Presēja un ko tik nedarīja. Labi. Kas mums vēl notiek dzīvē, cits bez mūzikas? Jā, es tāstu, mēs neesam ilgi tikušies. Kad man bija, es aizmirsu, kuru dienu, sestdienu vai vakar bija svētdiena, varbūt piekdiena. Ko tu lieto? Es neatceros. Es te sēžam vakarā mājās pirms vakariņām, kaut ko ņemamies, un man telefons stāv uz galda lādējās, un tā kā hokejs bija tā pārbaudas spēle viena no. Man liekas, kad sestdien bija. Es neatceros. Tu jau, kurā mēs zaudējām. Es hokejam neesmu pieslēdzies. Kad būs medaļas, tu pieslēgšu. Es atbalstīšu. Sagaidīšu lidostā. Spēles neskatīšos, bet ja būs medaļas, būšu pirmais. Ar autogrāfiem. Labi, mēs tur sēžam. Tā kā man meita skatās to hokeju. Un es ar mazāko uz grīdas kaut ko tur spēlējamies, kaut ko daramies. Un man tā kaut kāda skaņa, tāda plinkša, kaut kāda, nezinu, tā kā... telefonam kaut kāds paziņojums, bet nav tipiskais tāds, kurš nav parasti. Es tā prasu, meitē, kas tas bija? Man bija? Kas tur bija? Viņa skatās, jā, tev bija. Es tā domāju, paskatīšos, kam tāda dīvaina skaņa, kas tur ir noticis. Un pēc kaut kāda brītiņa, pāris sekundēm otrs uzreiz. Es tā, pielecu, paņemu, pastos, jūsu Volta pasūtījumi tiks piegādāt pēc 20 minūtēm. Ok. Es tā pastos, kāda... Es tā apjūku ritīgi, pastos viens tur, ko 39, otrs 39 eiro. Tev novilkt no kartes? Jā. Okay. Tas nebija no... Man Voltam ir pieslēgta cita karte, kura nav mana algas karte. Tur, cita karte, kura ir paredzēta tikai Voltam tur un tādiem ēdienu pirkumiem. Un man rāda jau, ka, ja tev atnāk tas paziņojums, tad tu jau esi samaksājis. Jā, tur izbrauc tas viens. Jā, pēc 20 minūtēm tev būs gatavs kurjers brauks jau pakaļ uz to ēstuvi. Es to pastos, kas notiek. Skatos, viens ir Lielupē, vienā ēdināšanas iestādījumā, un otrs ir Majori blakus. Arī pa kaut kādiem 39 eiro. Ko man darīt tagad? Es taču esmu Rīgā, un vispār neviens neko nesūta, vispār nebija runa par kaut kādu ēdienu sūtīšanu. Es tev zvanu augšā, es prasu, kas tur notiek. Es sameklēju ātri googlēt pēc nosaukuma, tur ir tā poga, ka tur uzspiest uzreiz zvanīt. Es tā uzvanu, saku, es neesmu neko sūtījis. Man vajag, zvaniet uz Voltu, tad uz tur atbalsta dienas. Es saku, poga, es pa 20 minūtēm nekādu Voltu nesazvanīšu, tici man. Saku, lai viņa atceļ, tā kā nedod kurjeram
to pasūtījumu nemaz netaisa. Jo es domāju, zin kā, ja tu pasūti, tev jau pat tu neesi sācis tur īsti kravāties. Es noreaģēju uzreiz. Viņi saka, tur, labi, tur atcēla. Un tad zvanīju uz otru, un es arī teicu, lai tas nebiju es, kas sūtījis, un lai atceļ, lai nedod kurjeram. Viņi saka, nē, zvaniet. Es saku, kur tam man tie 40 eiro uziet vienkārši gaisā, es viņus apakaļ nekad nedabūšu. Es prasīju, vai viņi var redzēt, uz kurieni viņi vedīs. Es saku, es Rīgā tagad vispār esmu, kur man Jūrmalā, kurā vietā tur. Un tad viņi teica, lai zvanu uz to voltu, bet es tā domāju, man tieši, jau sauc vakariņās jānāk, es domāju, labi, tos es tā kā nostupējis, lai neatdod kurjeram, un tad es pēc tam uzmeklēšu to voltu numuru, un kāda iespējamība vispār viņus sazvanīt diezgan. Tu vari droši rakstīt supportam, viņi uzreiz atdod. Tur rakstīja, man tikko tur kaut kas tur, man bija, es domāju, labi, paēdīšu fiksi, un tad es sāku ēst, un man zvana telefons, un man no volta tieši zvanīja. Viņi saka, mēs redzam, ka jūs esat atcēlis tur 2 pasūtījumus, kaut ko tādu. Es saku, es vispār neko neesmu sūtījis. Es prasu, kas notiek? Viņš saka, droši vien tur jau jums, tāpēc, ka jums ir inbox e-pasta adrese tajā profilā piesaistīta tajam Volt profilam, kad tu ielagojies. Jums ir no inbox adrese droši vien, ka tāpēc. Bet nezinu, kā var būt kāds sakars inboxā. Tev uzlauza. Bet inbox kontā, kas tam man tur varētu būt tāds? Uzlauza e-pastu. Un pēc tam sāks. Bet es jau pastījos e-pastā, pēc tam taču nebija tur sūtīts no Volt kaut kas, kad tur ir kaut kāda paroļu maiņa kaut kas. Jo karšu dati taču tev nav. Es nezinu. Jo man tā pirmā teorija bija, ka drīzāk tur... ja tev ir inbox, tad viņi tika iekšā Voltā ar inboxu. Dabūja tā kā man paroli? Jā. Bet vai tur taču nav vienāda parola, man liekas, ar to? Es neatceros. Bet, ja tev piesaistīts, piemēram, Voltam inbox, tad paroli var dabūt atpakaļ caur inbox? Jā, bet man tur nebija atsūtīta tā kā jauna parola. Gan jau izdzēsi. Domā, var jau būt. Dabūja vienkārši visu to. Kurš lauza? Kāds, kas Jūrmalā dzīvo? Gan jau kādi šitie netīreļi. Redzi, pa to mums jau sieva pirmais iešāvās prātā tā doma, kad varbūt tie paši kurjeri, viņiem ir pieeja pie tiem mūsu datiem tāpatās. Varbūt, ja ne kurjeram, tad kaut kādam tur viņa brālēnam, kurš sēž tajā Volt, tajā atbalsta, bet kaut kādā tur tajā, serveri istabā čutne tur un redz tos datus. Ja es dabānu tiek tavā e-pastā, es varu visu samainīt, paroles visu izdzēst, visu. Bet tas džekiņš, kas man zvanīja no Volta, mēs uzreiz nomainījām. Viņš tā kā nobloķēja to manu inbox. Bet tu nav dabūji atpakaļ? Viņš teica, ka vajadzētu pāris dienu laikā ieskaitīties atpakaļ. Es nočakošu šo. Bet viņš nobloķēja man to inbox, to e-pastu uz to Volt kontu, un viņš teica, lai Gmail kaut kādu iedod, jo tas ir daudz drošāk. Man liekas, inboxam nav tās 2 pakāpju. Drošība. Jā. Labi, tam jau nav nozīme, bet fakts kā tāds. Redzi, ir tomēr nozīme. Nē, it kā, vai ne, bet tad inbox viņiem tak ir, viņi baigi tur visādas mums te ledus halles lielākie, mēs te Latvijā, un tev vienkārši paņem uzlauž kaut kādi. Vienkārši uzlauž. Es pēc tam, es pastos inbox, es domāju, es uzvanīšu inboxam, jums tur kaut kāds datu noplūdes, pastos darba laiks, man liekas, tā bija piekdiena, darba laiks no kaut kādiem 9 līdz 5. Un priekšā 3 brīvdienas. Tagad padomā, cik tev internetā viss ir tāds sensitīvs, tev informācija. Es tagad planēju prom, vispār izdzēsīšu to inbox profilu ārā, man nevajag tādu. Ko tu zini, kas nākamais būs? Tev parādīsies, ka tev no kartes novilktu visu naudu vienkārši no algas kartes. Tur gan man nav sakars, man bankā ir tas Gmails, bet, un pēc tam es gāju inboxā iekšā, man rādījās, ka tur, jūsu parole tur ir kaut kādu datu līkeģā piedalījusies un kaut kādu paziņojumu inbox izmet. Bet gan jau, bet tu viņai nepateici, ja tajā restorānā, uz kurieni grib sūtīt. Nē, es arī pēc tam, kad no Volta zvanīja, man tas džekiņš, es prasīju, ja tur redzi kaut kur tā būtu tā saņemšanas adrese. Viņš tur tā ļoti ilgi klusēja un kaut ko skatījās. Viņš saka, ka neredz. Bet es ticu, ka viņam... Gan jau pats savus sūtīja. Mēram tur patās uz pludmali blakus lielu pēr riteni piegādāt sev, vai ne?
Nu, jā, nē, vismaz forši, ka viņi paši to kaut kā pamanīja. Un, nezinu, varbūt kaut kāds vilnis bija un daudzi vienkārši atcēla vai kaut ko zvanījās, un tad viņi saprata, ka kaut kas nav tur kārtībā. Bet būtībā būtu tev jāiet tagad uz policiju rakstīt iesniegumu? Pēc būtības jā, jo nauda no kartes ir novilkta. 80 eiro gandrīz, vai tā ir zādzība praktiski no kartes. Bet, zinot, cik mūsu policistiem darbi daudz un kā tur tas viss notiek, es domāju, man tur uz tiesām būtu pēc 5 gadiem vēl jāsteigā. Jā, es domāju, vispār fakts tāds. Jā, praktiski jā. Tev ir zādzība no kartes, tu taču pats nepasūtīji, tev novalkās automātiski nauda, tad... Jā. Es domāju, ka tur Voltam drīzāk vajadzētu policijā vērsties ar to visu pasākumu. Jo es ticu, ka es neesmu vienīgais. Es domāju, ka tas ir viņam 101. un ne pēdējais tāds. Jo man sieva pēc tam stāstīja, kad pa tiem Volt kurjeriem ir cālī, viņa lasīja laikam, ka tur ir kaut kāda konspirācijas teorija, ka viņi tur tajās, viņi uzzina, kur visi dzīvo, tad tur viņiem ir tajās somās, tur ieroči čūtne līdzi tiek pārvadāti, un tur tāda teorija kaut kāda, ka tur pārņems mūs visus viņi. Bet tas ir cālis. Es pats vajadzētu tikt iekšā. Jāuzprast, lai parāda, būtu interesanti palasīt, tas ir latviešu konspirācijas augstākajā līmenī, man liekas, kā tur amerikāņi visu kaut ko konspirē, bet mūsējiem ir par Volt kurjeriem teoriju. Es teikšu, ka viņi izskatās aizdomīgi, es tam varētu piekrist. Jā, jo viņi valodu nemāk. Jā, bet cik ir dzirdēts tautās, es neesmu lasījis nekur, ne tas ir apstiprināts, bet ka viņi tur tirgotās visas kaut kādas atslēgas kodu, durvīm un visu kaut ko tādu, jā. Viss kaut kas jau var gadīties, jo, kaut kāds, kuram interesē tā atslēga, viņš droši vien tur vaktē tās durvis un redz, ja kaut kāds voltinieks, tur tiek iekšā. Jo viņiem jau viss tur norāda tās kādu atslēgas, lai uznest tev uz 5. stāvu, tu jau neies pakaļ. Lejā uz ielas. Un tad nebrīnies, ka pēc kāda laika jums tur aptīra vai ne to puģiku. Bet, visādas, jā. Bet šī bija interesants konspirācijas teorija. Tāda esot, jā, ka viņi tur ievāc datus visas. Jā. Mazie indusi. Nezinu, tādi viņi ir. Tie bagātākie, laikam tikai brauc tām vecajām mašīnām viņi. Jā, bet man laikam tas valsts visvairāk kaitina, ka viņi brauc ar tām mazām mašīnītēm un viņi nezina noteikums, ka močī vienkārši nevar paredzēt, ko viņš izdarīt, kurā brīdī. Tu nezini indiešu noteikums. Jā, es nezinu indiešu. Kā tur ir jābrauc, jā? Jā. Kur brīvs, tur griež? Tā izskatās, ka tu vienkārši griež tur, kur... Pēc plūsmas vienkārši tur atbrīvojās. Viss pludeni notiek. Jā, bet tu tomēr atbrauc uz citu valsts, tad tev vajadzētu tā bišķiņ respektēt un ievērot. Jā, labi, tas tā. Rasisma naida kurināšana. Nē, kā ja tu brauc uz citu valstu dzīvot? Kad tad Anglijā tiks ieviesta tur latviešu valoda apmēram, vai ne? Vai ne? Vai Polijā vienalga. Jā. Bet traki tev tā... Es vienkārši norēģēju, man sanāca, bet tāds, kas aizbūtu kaut kāda skaņa izslēgt vai kas, un tev telefons kaut kur stāv un pēc 20 minūtēm, es domāju, tad jau vairāk neko. Čuš, ja ēdiens ir paņemts, tā pizzerija naudu ir saņēmusi, klientam it kā ir piegādāts, tad ķēde ir noslēgusies. Viss ej un pierāda, ka tas nebija tu. Bet tu kartē redzēji, uz kurien viņš piegādās? Vai neredzēji neko? Parasti jau kurjers jau rāda. To redz tikai tad, kad kurjers jau ir paņēmis. Jā. Bet tur bija tās 20 minūtes. Bet interesanti būtu tā kā... Es jau tāpēc prasīju zināt, uz kurien piegādā. Ja pēc tam tur mašīna kaut kur aizbrauc ar čomiem. Mana pizza čali, es samaksāju, kur rēķins. Tur kaut kāda 18 indieši ēd tavas pizzas, divas. Kādā Britānijā. Jā. Tas tā būtu interesanti, jā. Jo tagad jau ir, tas, ka tev jau nevajag adresi, lai viņš piegādātu. Tu vari saņemt pludmalē, parkā, viskaut kur. Jā, vienkārši randomā sēd uz soliņa, tev jau pēc GPS parāda tavu lokāciju un tev pieved klāt no viss. Tur jau tā lieta ir. Tāpēc tur var aizvest. Tikpat labi viņš tas kurjers pats var pasūtīt un paņemt pīcu aiz stūra aizbrauc un family. Man ir ēdiens. Viss labi. Tas tā, bet baigi jāuzmanās.
tur gan inbox, tad ir, inbox jau ir vainīgs pie tā, ka nav tā drošība. Tā nodrošināta visticamāk. Lūk, tā man negāja. Starp citu, par to pašu hokeju runājot, pa TV6 viņu rāda tās pārbaudas spēles. Man nav televīzija kā tāda. Mājās. Man ir televizors, bet man nav maksas nekas. Un tad es biju bišķi tādā vieglā šokā. Tev pa televīziju ir jāmaksā, vai ne? Jā. Un tev rāda visu laiku reklāmas. Jau. Tu skaties hoķi un tagad 10 minūtes sākās reklāmas. Par ko es maksāju, lai man rādītu, lai es redzētu reklāmas? Parasti taču darbojās otrādi, ka tu, piemēram, tur Spotifyā maksā, lai tev tur nav reklāmas. Tagad, YouTube'ā maksā, lai tev nav reklāmas. Tur maksā pa televīziju un tev rāda vienkārši non-stopā reklāmas. Es zinu, kā televīzija, kad neskatās, man bija viss šoks stāvoklis. Kā tagad 10 minūtes rādīs reklāmas? Jā, tā ir. Es vispār mēs ilgi arī neesam skatījušies televīziju. Es pat mēģinu iedomāties, kāds ir, kad gājas seriāls kaut kāds 15 minūtes, un tad jau 20 reklāmas. Jā, jo man to, par cik man nav, mēs gribējām pastīties, man tētis aizdeva savu to Go3, bet viņam nevis tur kaut kāds, tur tāds, bet vienkārši televīzija. Tu vari laivu tur skatīties to televīzijas, un iedod, un tad vienkārši sākās. Tad nesaprot, kā, YouTube'ā labi man tur, es nemaksāju YouTube'ā, es tur tās 2 reklāmas varu izturēt, vai otrai nospiest to skip pēc pāris sekundēm, vai ne, nav tik traki, bet tad, kad tev rāda jau 10 minūtes, tad tu domā, kas aizmirst, kas notiek. Bet es taču maksāju pats, nevis es, bet vispār pa pakalpojumu taču cilvēki maksā tos 11 eiro mēnesī, bet tev vienkārši baro reklāmas. Bet sanāk, ka Latvijas televīzijā pirmajā nerāda reklāmas jau vairāk. Laikam, jā, cik man zināms. Tur mēs maksājam paši par to uzturēšanu. Jā. Jo tad jau te tādam Go3 tas vispār vienkārši win-win. Tev maksā gan tas reklāmas maksā, un tu vēl reklāmu. Un par reklāmām nopelna. Vispār kosmos, tas ir biznes vienkārši. Tas ir augstākā līmenī. Jā, un tu vēl maksā. Saprast, tur bezmaksas, kā kādreiz bērnībā. Skatījāmies teļu, reklāmu, tu saproti visu. Tagad var iet tur 10 minūtes, tur kaut ko darīt vai 15. Tu samaksā viņiem naudu. Viņi vēl paņem tev piespiež skatīties reklāmas, par ko viņi saņem naudu. Tieši tā, jo normālā pasaulē tagad tu maksā, lai, tev tur kaut kāds features varbūt, vai ne, parādās vēl tur, un tev nav tās reklāmas, it kā, vai ne, tik daudz, bet tad tu vari tu skaties brīvi. Tu nejūties kā izvarots tagad? Pišķiņi ir tā, labi, man tas tur tā, bet, man bija tāds pārsteigums, jo, ja tu neskaties to teļu, tad tā ir dīvaini, es taču samaksāju. Bet runājot par hokeju, pagaidi, kad viņi tagad brauc projām? Es nezinu, kaut kādā mums būs, es negribu samelot kaut kāds, mums varētu būt pirmā spēle 11. maijā, kaut kādā 10. varētu sākties, jā, tas čempionāts, un mums būs pirmā spēle, man liekas, 11. pret Poliju. Es negribu samelot pret Poliju vai pret Kazahstānu, kaut kas tam līdzīgs. Bet, Polija arī varētu būt interesanti, jo, cik es saprotu, viņi tagad tikai tajā augstākajā līgā, tagad pirmos. Pastarīšu, tagad ir tādi. Pērs visi droši vien. Redzēs. Cerams, ka nebūs tā kā kādreizējā pirmā spēle, tur 12-1 zaudēja. Redzēs. Mums jau, mēs jau tagad pēdējo spēli vinējām, kaut kāds 8-0. Jā, es redzēju to Facebookam. Tā nevar. Iepriekšējā vakarā mēs paši no viņiem norāvāmies. Jā, mēs te... Kaut kāds 5-0. Kaut kas bija tāds teicis, kurš man rakstīja, kaut ko teica. Bet otrā vakarā, jā. Labi, bet tas jau tur tā viņi iesildās tur. Tāpat jau. Vienīgais, tur tā stulba, tur Daugaviņš normāli ar elkonu vēl pa muti atrāva. Daugaviņš, jā. Viņš zina. Viņš ir kapteinis. Dzels. Jā. Davai čaļiem, lai izdodās. Medaļas? Jā. Kas mums te vēl palicis ir nedaudz. Es grāmatu pabeidzu lasīt. Jā. To. Reka mums te uz galda. Parāda, tas ir. Kas tas tāds ir? Šī tāda. Droši vien, ka tu redz. Otrādāk. Otrādi? Jā, rāda otrādi. Kā pagriez telefonu otrādi un būs. Ko tu ņemies? Šitā Deivs latviski? Deivs Grols stāstnieks. Grāmata saucās Foo Fighters solis. Nē, nevis Foo Fighters solis, bet Nirvana bundzinieks, ja?
Jā, kas Lai ir zinu. Nirvana? Lai zinu. Kurā viņš Covid laikā sarakstīja tur kaut kāds 400 lapas puses gan arī vai. Ak, Dievs. Es kaut kad skatījos, bet es biju skatījies cietos vākos. Jā, tas saucās. Tāpēc es nesapratu, kāpēc ir pie nosaukuma rakstīts internetā CV. Cietie vāki. Tagad zinu, šitie ir mīkstie vāki. Bet viņš sarakstīja viņu Covid laikā. Un mums viņi ir, šitā ir pārtulkotā latviešu valodā. Es pat nezinu, kā viņi angliski sauktos tur. Kaut kāds stāstnieks. Bet, tāda biogrāfiska, ja? Tur ir it kā visādi stāsti, kā viņš tur gribēja nopirkt māju, ka viņam nauda parādās, bet viņš nezina, cik ir liels hektārs, un tad viņš tam savam dīlerim saka, ka es gribu māju ar 40 hektāriem zemes apkārt. Normāli. Farmers būs. Jā, bet tā, ka viņš saprata, cik tas ir, tad viņam iegribas pārgājas tiem 40 hektāriem. Ir tur daži interesanti stāsti, kur ir, kā viņš Austrālijā, viņi tur brauc uz tiem koncertiem, vienu koncertu laikā viņi noīrēja kaut kādus tur motorollerus, uz iekšdedzes dzinējiem vēl, un tad tur šmigā pēc tam brauc atpakaļ, un viņi menti paņēma priekšā un ielika pasēdēt bišķiņu, bet viņi tur izpīra kārā, viņam uz tiesu vēl bija pēc tam jāiet. Viņam varēja uzlikt to ierobežojumu vispār, ka viņš nevar Austrālijā iebraukt pēc tam. Bet viņam pēc tam viņi gāja uz tiesu, un viņam vēl tur gāja grupas biedrs līdzi, viņi nopirka uzvalkus, katrs par $700, un tad beigās tas sots bija mazāks nekā tā uzvalku vērtība. Bet tagad, kad viņš iebrauc Austrālijā, viņam ir jāatzīmē anketā ķeksīts lidostā, ka viņš ir bijis krimināli sodīts. Un tad viņi vienmēr tur tirpina tajā apsargu būdā. Kosta Bičali. Es tur braucu promilēs bišķiņi. Tādi tur tie pastāsti ir kaut kādi, bet viņi tādā amerikāņu stilā. Man liekas, ja es viņu būtu rakstījis, man viņi būtu sanākusi uz pusi plānāk. Jo tiem amerikāņiem tas plašais apraksts ir tur tāda saule spīdē no tās puses un tajā pilsētā, un ēnas bija tik garas. Nezinu, es viņu lasīju jau uz beigām tā ar palielām grūtībām. Lai pabeigtu tikai, vai ne? Jā, apmēram tā. Viņš kaut ko arī tur par Nirvanu? Jā, viņš bija jauns, tad cik viņam tur 20 daži gadi bija, vai ne, tajā laikā, un viņš tā kā neticēja, kad vispār, kad Kurt Cobains, kad lieto narkotikas, viņam likās, kad viņš vienkārši tāds ir chill džeks. Yeah. Jā, viņš nevarēja tam noticēt, jo viņš pats neko stiprāk par marihuānu īsti tur nelietoja zālīti. Tur pīpēja pārsvarā, tur aliņi, protams. Nopietni? Jā. Kaut kā neticēt. Tā viņš stāsta pa sevīm. Un tagad pierāda, kurds ir aprakts, jā, neviens jau neizstāstīs, kā tur īsti bija. Bet, jā. Tur jau arī tās konspirācijas ir. Bet tur ir viss, piemēram, to Kurtam Cobainam, kas bija Courtney Lova. Jā. Vispār nav pieminēta. Tur tā virspusēji par to visu bija. Un visi viņu tāpatās atcerās Deivu kā Nirvanas bundzinieku. Tas Džeks no Nirvanas? Jā. Tur bija rakstīts, kā viņi arī ir bijuši tur vakariņās ar AC/DC, tur visādām slavenībām, protams. Viņi tur tāpatās visi kopā tur perās visi un ņemās kā jau lielajā Amerikā. Pa braukāšanu ar busiņu, kā viņi tur braukāja ar to grupu Scream nosaukumu, kurā viņš spēlē tās bungas, kā viņš iemācījās spēlēt mājās uz spilveniem, daudzot viņus. Un tā, kad tu apsēdies pie īsta komplekta, tad tu vienkārši bliezi no visa spēka, cik var uzsist. jā, un pēc tam paliek iekšā tur novēlēt. Jā, sadauz vienkārši viņas. Bet tas bija tas, kas viņš skaitās, tas punkroks, kaut kas tam līdzīgs, vai ne? Tas tā stilā. Tur jau tāpatās ir, jo skaļāk un nesinhronizētāk, jo labāk gandrīz. Lūk, tā. Jā, tādi stāsti tur ir tādi. Tur tā kā sākās stāsts par kaut ko, un tā pēkšņi tā kā atlec apakaļ, es biju vēl tur, un tad atkal aiziet pie tā stāsta pašās beigās tā. Bija lietas, kas ir interesantas, bet, kā viņš Zviedrijā, laikam leci no skatuves vairāku metru, un neviens viņu īsti nenoķēra. Un tad viņš salauz kāju tajā koncertā, un tad viņi izsauca tos ātros un uz vietas salika visu to kāju, tā šinā ielika ratiņkrēslā. Viņš pabeidza to koncertu spēlēt ar visu lausto kāju, un tas daktars visu laiku turēja viņam, lai tur neizkustās no vietas tā kāja, lai neizjūk kā viss. Un arī ritīgi tur tāds ārstam arī patika tā, viņš arī, viņam bija grupa laikam, cik es sapratu, arī tur ritīgi skatuves vēl headbangot tur to kāju. Jā, bija, man liekas, tāds kaut kāds
tur tas internets hīts, ko viņš... Jo viņam bija tur ritīgi sasaukts, taču tu esi stadionā Zviedrijā lielajā, un tu nevari vienkārši tagad braucam, ja? Jā. Tā kā viņiem tur atveda tie tur un spēlēja tālāk. Vienkārši nospēlējām visu. Nu, un ko viņš par savu grupu Foo Fighters tur arī? Neko tā viņi arī tur ņemās un spēlē. Ne, es saku, nebija nekas tāds baigi konkrēts, kā tur baigi izveidojās tādi datumi baigie, un nekas tur tāds konkrēts nav. Arī par savu sievu ļoti, ļoti, ļoti minimāli tiek pieminēta. Viņa pateica, droši vien nebūs čela. Bet, lasīt var, jā. Man uzdāvināja uz ziemīšiem, es tagad pabeidzu. Labi, pirms tam man bija vēl viena grāmata. Tas jau izlasīja to Upmanas Holsteins grāmatu. Jā. Bet, man liekas, ka amerikāņiem jau ir tāds ūdens tur. Tāpat kā filmās. Jā. Beidzās jau viss laimīgi. Dzīves nenovērt. Jā, viss kārtībā. Pārdzīvoja Nirvanu. Jā. Tas jau bija laikam tāds, kad tur bija vēl tie laiki par to Nirvanu rakstīts, kad, kad tev ir tie 20 daži gadi, vai ne, tur tev it kā grupa, tu jau dzīvo tur uz kaut kādiem cīsiņiem un hotdogiem tikai, vai ne, un tad viņi ar to... Cīsiņu, hotdogu, aliņu. Jā, kad... Nesaprat, kur tu esi. Izdeva to Smells Like Teen Spirit, to zelta klasiku, vai ne, tur viņš atnāk tad vienu dienu uz to viesnīcu, un viņam tur pie tās recepcijas iedod aploksni, viņš attaisa vaļā, tur kredītkarti, viņš to, kas tas tāds, tie bija rēķini tie laiki, kad vēl nebija pat īsti tās kredītkartes tik populāras, un nebija tas viss iegājies, un tad viņš iegāja, pamēģina kaut ko nopirkt, un tur saules brilles nopērk, iet. Jā, tie jau bija 80, tur pie 90. Jā, 90, 80. beigas, 90. sākums, tas. Jā, tā interesanti kaut kādas lietas. Bet pārsvarā, viņi tur visu laiku ceļo un muzicē, braukā pa pievēmtiem bāriem visādiem un aizdomīgiem. Kā viņi tur panku kautiņos piedalās un mūk tur. Visi salic mašīnā vienā, it kā taksī izsauc no sētas durvīm, visi salic iekšā, bet izrādās, ka viens ir palicis vēl tur. Praktiski tādi kā jau jaunieši. Jā, laikam šis periods, kad kādreiz bija grupām, kad tu braukājies un visu kaut ko darīji, ir pagājis, ne? Nav jau mūsdienu pasaulē tāds vairāk jau. Es nezinu, jo... Ar visu internetu, visu. Laikam jau pavainījies, tas viss nebūs tā kā. Nav arī īsti tagad, nav bijis tā, ka tu pēdējā laikā kaut kā atrodi kaut kādu, tā kā, šitā jauna grupa forša kaut kas tur iznāk. Nav, man liekas, arī tie laiki jau tur tāds. Kādreiz, ja paklausies Korn tāda grupa zināja? Nē, iedod, slink no tur. Nav, man liekas, ka īsti tā neparādās vismaz. Jā. Es nezinu, kāpēc tāds laiks, varbūt pēc Covida viss vēl tur nobrucis. Es nezinu. Bet nav jau tādas grupas, par ko, es pat nezinu, kas te varētu izdot grāmatas un rakstīt kaut ko tādas biogrāfijas. Nē, izdot jau varētu daudz, bet tieši, es domāju, pašas grupas jaunās pat neparādās īsti. Gan jau, ka es domāju, ka, es nezinu, mums jau, šitā ir tulkotā grāmata vai tās amerikāņu, gan jau ir kaut kur kaut kādas pa visādām grupām, iespējams, tam pašam jau no Korntam, Brianam, Hedam jau arī ir vairākas grāmatas. Nē, es domāju, mūsdienu grupas, kas ir tagad. Viņam jau vēl jāpaugās, lai rakstītu grāmatu. Nezinu, kam būs pēc gadiem. Tagad jau visiem pat Gustavo grāmata, kā tu domā, cik viņi maksā? Viņi ir apmēram šitik pat biezi kaut kādas 400 lapas. 29,99. Šitā maksāja, es nezinu, maz 11 bija uz kaut kādu akciju. 15, 19. Šitā? Jā. Šitā grāmata, kaut kas tāds, bet Gustavo, kā tu domā, viņam ir viņa svaiga. Ne jau 50. Netek, 40. Es varu YouTube'ā paskatīties, kāds ir kaut ko salicis. Cik es saprotu, tur viņam ir dziesmu teksti, droši vien kaut kādas bildes, un tad tur ir apraksti. Labi, es nezinu, cik tur tā lasām viela varētu būt pat, ja tev ir bildes tur un dziesmu teksti. Nezinu, kādas 200, droši vien ir lasāms, 300 varbūt. Jā. Nē, pa Gustavo interesanti būtu paklausīties to sākumu, kur viņš tur faktu vai kā tur bija. Jā. Un kas tur notika, kas nē, bet ko tagad mūsdienās tur nav baigi lasīt, par ko viņu. Viņš jau bija pazudis, tā kā, man liekas, kaut kādu laiku arī nosacīt. Ārsta Rūls mirus? Nezinu. Kaut kas tāds. Tur bija aizbrauc uz meklēt sevi, uz kaut kādu
Indiju, vai kur viņi tur brauc uz to Nu, bet izskatās, ka viņam nesagāja. Tāpat viņš tur atgriezās. kā Gustavo. Jā. Šarēnā bija koncerts, bija jau? Jā, Vai jā. būs kā Gustavo atkal, jā? Jo visi zina to. Nu, nezinu, vai pirkšu, ja dabūšu ritīgi kaut kur pa lēto, tad varbūt. Nu, jā, Tīri. bet, come Intereses on. Labi, nē, Latvieši. darbs ieguldīts, gan jau, jā, viss tas, jā, bet. Bet šeit arī darbs ir ieguldīts. Vai ne? Viņi pat ar cietajiem vākiem un pa pilno cenu nemaksāja pat 30 nekad. Un tāpēc, ka latviešiem tā pievienotā vērtība, tāpēc, ka latvieši Lielāka, jā. Tāpat kā bija kaut kāda teorija par to, es nezinu, lāču maizi mums maksā, tāpēc, ka mēs viņu zinām, bet viņi aizved uz Igauniju, viņi daudz lētāk, jo neviens viņu tur nezina. Nezinu. Tā viņiem vienkārši parasti rūpmaizi. Jā, iet tirgu pa lētāk. Nav jau tur laikam. Nav? Kaut ko tur teica Agenskalna tirgu, taču ar kādreiz bija, man liekas. Okay. Ka tur bija, jo viņiem nesot tur kaut kas izdevīgi. Viņiem tikai dārgā ir. Lūk, tā. Nu, kaut kas piebilstams vēl mums ir. Nekas, Uģi. Jācer, ka noskaidrosies, varbūt sopēt varēs aizbraukt. Vai tad šitādā ne? Tad viņas it kā tur ceļās uz augšu un sildās? Nu, pasiet kā gāža. Gāža ārā. Tas jau ir, nav jau vējš, bada. Bada vējš. Šitas labais lietas. Jā. Nu, ko arī tās darba nevar saņemties? Tagad jau būs īsā nedēļa arī. Jā, nu jā, 4 pagaidi. dienas. Otrdien, nu jā. Rīt Tad otru, atkal. trešdien, ceturtdien, piekdien. Jā. Kas skatīsies? Nu, forši. Ko mēs varam uzaicināt visus mums joprojām piesakot, ierakstīt Faceitī kādus jautājumus, ja ir Facebookā. Nu, redzi, Mums ir grupa. Lēnām jau birst. Lēnām augam. Facebookā, Instagramā mums ir YouTube kanāls. Var piesakot. Tur arī var ierakstīt komentārus droši, ko jūs tur domājat. Jā. Un Spotifyā piesakot. Ielikt reitingu 5 zvaigznes. Nu, tu jau pa daudz tas tagad. Es prasu. Prasa. Vismaz kaut ko izdarīt no tā visa, ko es prasīju. Nevajag, nu, kaut mazumiņu. Jā. Labi, tiksimies nākamajā reizē. Nu, labi. Čau visiem! Čau.